Tā, sveicināti klātesošie un arī tie, kas noteikti skatās attālināti. Paldies par uzaicinājumu, noteikti pagodinājums būt šajā konferencē šodien. Jā, slaidus nerādīšu, paldies. Šodienas konference ir veltīta Eiropas Savienības digitālajiem pakalpojumu aktam, un tas ir pierādījums savā ziņā Eiropas normatīvajam spēkam, spējai radīt noteikumus un panākt, ka valsts un arī citi spēlētāji tiem pakļaujās un tos ievēro. Lai mēs nedzīvotu mežonīgajos rietumos vai izmantojot šodienas ģeopolitisko situāciju un salīdzinājumu adekvātāk laikam būtu teikt mežonīgajos austrumos. Latvija ir Eiropa, mēs esam Eiropas Savienība un arī NATO pilnvērtīgi dalībvalsts jau teju 20 gadi. Tūlītās jau pavasarī apritēs teju līdz ar to pašu digitālā pakalpojuma akta jau pieminētiem datumiem. Mēs esam Eiropa, un Eiropa ir mūsu ģimene, un tās ir arī mūsu vērtības, un Eiropā ir arī ne tikai mūsu vērtības, bet Eiropā ir arī mūsu intereses, kuras mēs tur regulāri aizstāvam. Intereses saistās gan ar labklājību, gan ar mūsu attīstību, bet arī jo īpaši ar drošību. Un mēs esam investējuši Eiropas Savienības un NATO kā institūcijās, kā pēdējos šajos 20 gados paļaujoties, ka tās veicinās mūsu labklājību, ka tās aizsargās mūsu gan ikdienā, gan krīzes situācijās. Mēs paļāvāmies, ka mēs ieguldam starptautiskās normās, likumos un noteikumos, kas nepieļaus kara atgriešanās Eiropas kontinentā, bet diemžēl Krievija ir atgriezusi karu Eiropas kontinentā, un kamēr pārējā pasaule iet uz priekšu, diemžēl Krievija iet atpakaļ. Ar ultimātiem NATO, ar ultimātiem Amerikas Savienotajām valstīm, un tā ir par ietekmes zonu sadalījumiem, tā ir atgriezusies 18. un 19. gadsimta koloniālisma domāšanā, kur ar pastrādātajiem noziegumiem pret cilvēci, genocīdu un teroru Ukrainā, ko Krievija dara, principā tā ir atgriezusi pat drūmākās viduslaiku vēstures lapas puses. Šajās lapusēs rodamās šausmas. Un Krievija noteikti gribētu redzēt pasauli, kurā starptautiskām institūcijām, tostarp Eiropas Savienībai un šīm normām un likumiem, ka tās nestrādā, nav vietas, bet valda tikai militārs spēks un spēcīgie dara to, ko tie vēlās. Un ja vien Krievijai to ļautu, tā vēlētos atjaunot Padomju Savienības impēriju, paverdzinot un padarot par savām kolonijām arī savus kaimiņu valsts, un tostarp metot acis arī uz Latviju, kā savu potenciālo vasaļu valsti vai buferu zonu iepratim Rietuma Eiropai un Amerikas Savienotajām valstīm. Un arī citi spēlētāji rūpīgi vēro to, vai pēc Otrā pasaules kara šī izveidotā starptautiskā sistēma, kas balstās uz normām, uz likumiem, uz starptautiskām institūcijām, vai tā noturēsies, vai tomēr sabruks vai sagrīļosies. Ķīna vēro notikumus ļoti aktīvi Ukrainā. Ja rietumi mirkšķināsies, minstināsies, tā var iebrukt Taivānā. Irāna turpina lolot kodola ambīcijas, vienlaikus sniedzot atbalstu Krievijas kara mašinērijai iebrukumu veikšanā Ukrainā. Ziemeļkoreja turpina radīt nopietnus apdraudējumus ne tikai Dienvidkorejai, bet arī Japānai, Amerikas Savienotajām valstīm, citām rietumu demokrātijām. Tā ka no Krievijas ambīcija apturēšanas ir atkarīgi daudz plašāk notikumu un starptautiskās kārtības saglabāšana pasaulē. Un viens no šī brīža nopietnākajiem pārbaudījumiem noteikti ir arī Izraēlas un Hamas karš un tā atrisinājums, un arī tas ietekmēs, cik daudz starptautiskā sabiedrība, tostarp būtiskākais sabiedrotais Amerikas Savienotās valsts varēs atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik nepieciešams. Mēs nevaram mainīt faktu, ka mēs dzīvojam kaimiņos Krievijai, bet mūsu pienākums ir Krieviju apturēt un iegrožot tās imperialistiskās ambīcijas, un mēs esam starp valstīm, kas Krieviju pazīst vislabāk, un neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Un pirmkārt, mēs varam un mums ir jāaptur Krievija jau Ukrainā. Mums jādara viss, lai atbalstītu Ukrainu tik ilgi, cik nepieciešams, un tas nozīmē ne tikai militāro, humāno un ekonomisko palīdzību, bet visa veida palīdzību Ukrainai un domāt par to ilgtermiņā. Un otrkārt, pat sasniedzot Ukrainas uzvaru, mums jāsaglabā vēsa galva un reāls skatījums uz Krieviju, jo ja Krievija
netiks sodīta, tā var izmantot laiku, lai atgūtos, pārgrupēt spēkus, atjaunot militāro potenciālu un radīt apdraudējumu arī citām valstīm, tostarp mums. Un mums šobrīd ir dots laiks, lai sagatavotos. Tādēļ jāinvestē ne tikai ārējā un iekšējā drošībā, bet arī mūsu valsts un sabiedrības noturībā. Un jo īpaši tas nozīmē pretoties Krievijas, arī Baltkrievijas hibrīdējiem apdraudējumam, sākot no mākslīgi radītas migrācijas plūsmas un spiedieniem uz mūsu austrumu robežām un beidzot ar kiberuzbrukumiem, regulārām informācijas ietekmēšanas operācijām, dezinformāciju un apmelojumu kampaņām par Latviju starptautiskajā vidē. Un dezinformācija Krievijā tas nav kaut kas pats par sevi, tas ir kaut kas, ko kopš Staļina laikiem to ir izmantojis kā plašāku daļu no aktīviem pasākumiem līdz spiegošanai, sabotāžām, indēšanām, nogalināšanām un citiem, proti plašam hibrīdu kara arsenālam. Un treškārt mums ir pienākums apturēt arī Krieviju starptautiski. Tas nozīmē saglabāt starptautisko vienotību ne tikai Eiroatlantiskajā telpā, bet arī globāli, izdarot spiedienu uz Krieviju, iegrožojot to, traucējot tās interesēm arī trešajās valstīs. Un apturēt Krieviju nozīmē novērst plašāku globālo nestabilitāti un kara vēršanos plašākos reģionos. Apturēt Krieviju nozīmē saglabāt starptautisko noteikumos un likumos balstīto kārtību, un tas nozīmē arī nodrošināt Latvijas valsts turpināšanu un pastāvēšanos par spīti visam, kas notiek informatīvajā telpā. Tādēļ mums ir jāinvestē šajās pūlēs gan starptautiski, gan kļūstot pašiem arvien spēcīgākiem. Kādēļ šī ģeopolitiskā atkāpe pirms pievēršamies tieši informatīvajai telpai? Tādēļ, ka bez šī ģeopolitiskā konteksta ir grūti saprast to nopietnību, ar kādu mēs vēršamies un ar kādu mums ir jāvēršās pret izaicinājumiem informatīvajā telpā, un ko dos un ko arī nedos viens pats digitālo pakalpojumu akts, kas iet kontekstā arī ar citiem pasākumiem, kas ir jāveic. Ko Latvija jau ir sasniegusi šajā jomā, lai darītos, lai pretotos informācijas ietekmēšanas operācijām, apmelojumiem gan vietējā līmenī, gan starptautiski, un kur tajā visā ierakstās digitālo pakalpojumu akts. Informatīvās telpas izaicinājumu analīzē, to atpazīšanā, saprašanā, ko tas nozīmē. Latvija nav galīgi nekāda sērdienīte. Ja? Mēs esam starp īstenībā pirmrindniekiem Eiropā un pat pasaulē. Un tā mums ir bijusi nepieciešamība, nevis kaut kas, ko mēs varam izvēlēties. Tā ir bijusi nepieciešamība, jo to nosaka dažādi apstākļi. Jo kopš jau 90. gadiem, kopš brīža, kad Latvija pateica, ka būs daļa no Eiropas Savienības, ka būs daļa no NATO, kopš brīža, kad pateica, ka mēs nebūsim kaut kāda daļa no kaut kādas Krievijas postkoloniālas struktūrām, ko tā veidoja tajā laikā, mēs esam bijuši par pastāvīgi mērķi dažādām apmelošanas kampaņām starptautiskā līmenī. Jā, pasaule pamodās 22. gadā, pirms teju 2 gadiem, pie šiem apmelojumiem un naratīviem par kaut kādu neonacismu atzimšanu Ukrainas kontekstā. Latvija ar tādiem apmelojumiem ir sastapusies jau kopš 90. gadiem par to, ka pie mums atzimst nacisms, par to, ka mums ir rusofobija, par to, ka mums ir ļoti slikts cilvēktiesību stāvoklis, par to, ka mēs neesam tiesīgi pievienoties būt un daļa no Eiropas Savienības. Bet mums ir jāņem vērā, mums jābūt lepniem ar tiem panākumiem, ko mēs esam sasnieguši jau līdz šim, un neapstāties un vērts noteikti pie tiem pāris pakavēties. Kā mēs redzam to stratēģiju infotelpas drošības sargāšanai un tos apdraudējumus. Pirmais, kas jāņem vērā pie daudziem mūsu sasniegumiem jau līdz šim, ir, mēs esam starp pirmajām valstīm Eiropā, Eiropas Savienībā, kam ir savu doktrīnu, kam ir savu stratēģiju, kam ir savu plāns, kā to realizēt. Plāns, kā nodrošināt, ka mūsu valstiskums, ka mūsu demokrātija, ka mūsu neatkarība turpinās par spīti visam, ko autoritāri režīmi, tādi kā Krievija, tādi kā Baltkrievija, varbūt nākotnē arī Ķīna un citi varētu gribēt mūsu virzienā raidīt, lai mūsu valstiskums turpinātos. Un, proti, tas ir balstīts uz 3 pilāriem. Tā ir koncepcija stratēģiskai komunikācijai, informatīvās telpas drošībai nākamajiem 5 gadiem, ko valdība ir apstiprinājusi šī gada sākumā ar konkrētu ieviešanas plānu. Un mēs esam starp pirmajām valstīm Eiropā, kam tāds ir. Tas ir ļoti konkrēti iedot skaidrību par definīcijām, kas ir dezinformācija, kas ir maldinoša informācija, kas ir noturība, kas ir mediju pratība un citas. Tas iedod draudu analīzi, kas ir izaicinājumi, kas ir tās lietas, ar ko mums jārēķinās un jāstājās pretī informatīvajā telpā. Tas iedod skaidrību par koordinācijas modeļiem, par institūciju atbildībām, par laika grafikiem, mērķiem, kas jāsasniedz konkrētos termiņos un arī resursiem, protams.
Otrkārt, mūsu koncepcija, kā es teicu, paredz, ka tā ir balstīta uz 3 pilāriem, proti efektīvu valsts pārvaldes komunikāciju, bet tikpat svarīgi ir arī mediju vide un arī sabiedrības noturība. Šī sabiedrības noturība ir ļoti svarīgs pilārs, jo tas balstās arī mūsu plašākā arī aizsardzības, arī mūsu militārajā domāšanā, doktrīnās par to, ka mums visa aizsardzība balstās uz visaptvarošu valsts aizsardzību. Ne tikai armija, ne tikai bruņoties spēki, ne tikai aizsardzības ministrija, bet visa valsts pārvalde, visa sabiedrība, privātais sektors, nevalstiskais sektors piedalās vienā vai otrā veidā valsts aizsardzībā, jo īpaši informatīvajā telpā. Tā, ka mēs esam radījuši arī praktiskus rīkus un līdzekļus, kā to darīt. Viens no tādiem ir rokas grāmata, kā atpazīt un pretoties dezinformācijai, ko valsts kanclere izdeva pagājušajā gadā. Kas ir praktisks rīks ar zināšanu apkopojumiem, ko katrs no mums var darīt, ko institūcijas var darīt, ko katrs indivīds var darīt, kā runāt ar tuviniekiem, kas tic sazvērstības teorijām, kur ziņot par dezinformāciju, informācijas ietekmēšanas operācijām un citiem. Atkal, ja mēs esam īstenībā starp pirmajiem Eiropā, kam kaut kas tāds ir vēl Zviedriem, vēl ir Britiem kaut kas tāds, un tad ir Latvija. Un mums ir jālepojās ar to. Trešais, ko es vēlētos izcelt, jo īpaši balstoties uz šo rokas grāmatu, mums ir praktiski rīki šobrīd, kā jebkurš Latvijas iedzīvotājs, izmantojot mobilo telefonu, var ieiet vietnē melnsbalta.lv un ar pogu, tur tāda zeltaina poga, ziņot par dezinformāciju. Jebkurš no mums var iesaistīties ziņošanā par dezinformāciju. Tālāk šis atnāk pie mums, un mēs gluži kā tāda Harry Pottera šķirmice sašķirojam šo informāciju. Līdzīgi kā trauksmes cēlāja modelī mēs izšķirojam sēklas graudus no pelavām. Protams, tur ir nevērtīga informācija, bet tur ir arī ļoti vērtīgi graudi, kas ir palīdzējuši atklāt un sadarbojoties ar sociālo mediju platformām, atklāt plašākas ietekmēšanas un informācijas operācijas. Sensitīvos gadījumos mēs to varam nodot arī drošības iestādēm un tālāk operacionālām darbībām. Digitālā pakalpojuma akta kontekstā tā ir iespēja arī jebkuram piedalīties gan ziņošanā pašām sociālo mediju platformām par lietām, kas neatbilst to lietošanas iekšējās kārtības noteikumiem, jeb angļu valodā community guidelines, tādiem kopienas noteikumiem, tādas ir lielākai daļai platformu. Mēs aicinām, protams, arī caur šo izglītojam cilvēkus. Katrs pats var ziņot platformām par lietām, ko tur pamana, sākot no naida runas un citām lietām līdz dezinformācijai, krāpniecībai un citām, bet arī mums, un protams, kopīgi mēs ar to rīkojamies. Un mēs jau esam aktīvi to izmantojuši, proti mēs ne tikai aktīvi monitorējam un analizējam informatīvo telpu sadarbībā ar sociālo mediju platformām, bet mēs arī esam ierobežojuši krāpniecības schēmu izplatību, jo tādas arī notiekās nav tikai Krievija, nav tikai Baltkrievija, nav tikai valsts kontrolētas kaut kādas informācijas operācijas, ir arī individi un krāpnieki, kas aktīvi darbojās. Un, piemēram, šī gada vasarā valsts kancelei sadarbībā arī ar Meta platformu mēs esam palīdzējuši noņemt ne mazākā 24 lapas un ne mazākā 720 maldinošas un krāpnieciskas reklāmas Celebrate kampaņas ietvaros, kur tieši tā izmantojām arī cilvēku ziņoto informāciju mums, tā ka šādas lietas mums palīdz tiešām strādāt labāk un labāk aizsargāt valsti. Bet tā ir tikai aizberga redzamā daļa, jo mēs darām daudz vairāk visos arī citos darbības virzienos. Protams, monitorējot, analizējot informatīvo telpu, koordinējot valsts strateģiskās komunikācijas naratīvus, stiprinot sabiedrību caur mediju pratību, caur informāciju pratību, sniedzot atbalstu krīžu komunikācijā, bet jo īpaši arī sadarbojoties starptautiski, sākot no mūsu kaimiņu valstīm un Eiropas Savienības un NATO spēlētājiem cīņā ar dezinformāciju un informācijas ietekmes operāciju ierobežošanu un beidzot ar sociālo mediju platformām. Mēs esam kontaktpunkts sadarbībā starp valsts pārvaldi bijuši arī līdz šim sadarbībā ar Meta platformu, ar Google un citām. Tostarp zinām arī gan labās lietas, kas strādā sadarbojoties, gan arī lietas, diemžēl, kur šajās attiecībās ir kaut kāda limita tiek sasniegt un, protams, digitālo pakalpojumu akts liks daudz atbildīgāk izturēties šīm platformām pret daudzām lietām. Trešā lieta, uz kurieni kur šo visu likt un uz kurieni mēs ejam. Diemžēl mums ir jāsacina, un to mums rāda ne tikai
aptaujas, kas tāds tradicionāls jautājums, ko viņi jautā intervijās žurnālisti vai citu vietu konferencēs, cik mēs pratīgi esam kā sabiedrība tikt ar šo galā. Optimistiskākās lietas, optimistiskākie mērījumi, pētījumi uzrāda, un tas ir pašnovērtējums, kur cilvēks spogulī vienmēr grib izstīties labāk nekā patiesībā, ka tikai 6 no 10 cilvēkiem spēj samērā droši atpazīt manipulācijas un kaut kādu falsificētu saturu internetā no autentiska. Realitātē to pārbaudot un krosčekojot ar citiem rezultātiem, kur cilvēki paļaujās uz dažādiem Kremļa izplatītiem naratīviem, mēs redzam, ka tā bilde ir daudz sliktāka, protams. Diemžēl tas sabiedrības prasmju līmenis atpazīt dziļviltojumus, atpazīt krāpniecības schēmas, atpazīt manipulētu saturu, viņš netiek līdzi tam ātrumam, ar kādu platformas un tehnoloģijas met jaunas tehnoloģijas piedāvā mums, netiek līdzi arī tam regulējumam, ko mums piedāvā digitāla, Eiropas līmenī vai nacionālā līmenī, ko mēs spējam kā valstis ieviest. Mēs joprojām risinam dezinformācijas jomā daudzas lietas, kas bija aktuāls un parādījās 10 gadus atpakaļ. Mēs viņus risinām tikai tagad. Mēs pamodāmies pie šiem izaicinājumiem liela daļa pasaules un Eiropas jau 2014. gadā, redzot, kas notikās, cik viegli ar dezinformāciju Krievijai bija iespējams nolaupīt Krimu Ukrainai un izvērst slēptu to brīdi kara darbību Ukrainas austrumos. Mēs jau to brīdi par to runājām. Mēs runājām par to 5 gadus atpakaļ, 2018. gadā, ieviešot Code of Practice un Disinformation platformām, gatavojoties to brīdi 2019. gada Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jā, mēs runājām par to, ka par sociālo mēdīju jau to brīdi lielāku atbildību, lielāku transparenci, caurspīdīgumu, piekļuvi algoritmiem, piekļuvi datiem, bet, lai arī ir spērti lieli, arī plaši soļi uz priekšu šo pēdējo 5 gadu laikā, tomēr vairāk izaicinājumi ir saglabājušies. Tad pāris jautājumi, ko gribētos šeit, jo īpaši uzlikt uz galdu un atstāt, ir par to, kā nodrošināt, ka sociālo mediju platformas nepieļauj ārvalstu iejaukšanos informatīvajā telpā, demokrātiskos procesos, piemēram, tādos kā vēlēšanās. Kā mainīt to, ka boti joprojām ir ļoti viegli un lēti pieejami. Viņš būtu NATO strateģiskās komunikācijas izcelsmes centrs, viņi noteikti citētu savus pētījumus, kur ar konkrētām summām un ar konkrētiem 10 000 iesaistes rādītāju, ko par ļoti smieklīgām naudām joprojām var nopirkt. Diemžēl tās lietas automātiski digitālo pakalpojumu akts neregulēs. Arī mums nacionāli nav joprojām regulējumi, kas aizliegtu vienai vai otram politiskam spēkam vai partijai pirkt šādas botu fermas, piemēram, vai kā atpazīt dziļviltojumus un neizmantot dziļviltojumus vēlēšanās, kāds ir noticis vēl pēdējo pāris mēnešu laikā tepat Eiropā, kur dziļviltojumi ir spēlējuši lomu, lai iejauktos demokrātiskos procesos. Ko darīt ar tādām platformām, kas lielākā daļa šo platformu, ko mēs lietojam ikdienā, un to rāda, protams, socioloģija mūsu, ko mēs regulāri veicam, ko cilvēki tad lieto telefonos, kādas tad ikonas mums ir telefonos, vai ne? Lielākā daļa no tām nav Eiropas platformas. Ir Amerikas platformas, vai ne? Tas pat Meta, Google, Amerika, tas tā kā labi, tie mūsu sabiedrotie, gan NATO, gan citvieti. Bet ko darīt ar platformām, kas nav ne tikai Eiropā, bet nav arī starp mūsu sabiedrotiem? Ko darīt ar platformām, kas ir saistāmas ar Ķīnu vai Krieviju, Telegram, TikTok? Ko darīt ar tām pašām amerikāņu platformām, kas piedara, kuras ir pārpirkuši cilvēki ar ļoti lielu ego un ļoti mazu atbildības sajūtu, tādu kā Twitter X platforma, kas ļoti bezatbildīgi un šobrīd klai bezatbildīgi reklamē to, ka neko nedarīs šajā jomā un pat atvieglo cilvēkiem. Un pētījumi rāda, ka, un to ir veikuši gan Amerikas Savienoto Valstu domnīca Atlantic Council un DFR Lab pētījums, kas rāda, ka ļoti konkrēti kopš šī gada marta ir pieauguši autoritāro režīmu iespējas izplatīt dezinformāciju un šo režīmu un šiem režīmiem kontrolēto mediju, Krievijas, Ķīnas, Irānas ietekme šajā platformā, jo, piemēram, tās netiek vairs atzīmētas kā valsts kontrolēti mediju vai kā valsts kontrolēti propagandas ieroči, kas tie patiesībā. Tā, ka tas ir jautājums, vai un kurā brīdī
tie pakļaujās digitālo pakalpojumu aktam, vai tā ir ļoti liela tiešsaistes platforma, šis flops vai nav, vai viņš sasniedz šo slieksni, un vai viņam ir jāpakļaujās. Tā, ka tie jautājumi, protams, iepriekšējā sesijā ļoti, ļoti leģitīmi, ļoti, ļoti korekti. Bet mums nav, protams, iespējas kontrolēt. Un kamēr šīs platformas nav aizliegtas Latvijā, kamēr mēs neesam aizlieguši piekļuvi TikTokam, un mēs no valdība, valsts institūcijas, mēs daudzi baidāmies vai nelietojam draudu iespējamo dēļ, ko šī platforma varētu nodarīt potenciāli mūsu mobilajās ierīcēs. Tikmēr ir cilvēki, gan vietēji, gan starptautiski, kas izmanto šīs platformas. Tur atšķirībā no tām, ko valsts institūcijas lieto, tie algoritmi ir daudz lielāki, iesaistes rādītāji, tie nav vairs pat 10 vai 100 laiki vai šēri, tie ir 10 tūkstoši un pat 100 tūkstoši skatījumu. Un tā, ka tas viss notiekās un iet uz priekšu. Mēs redzam, ka šīs platformu lietošanas rādītāji dubultojās pēdējo 2 gadu laikā, gadu no gada. Tā, tas ir izaicinājums. Otrs būtisks jautājums un izaicinājums, kas saglabājas, ir kā saglabāt vārdu un izteiksmes brīvību no vienas puses. Un šo ļoti daudz spēlē tādas sociālo mediju platformas kā Google, jo īpaši YouTube platforma, kas ir platforma, kas joprojām ir brīvi pieejama Krievijā, kas ir arī, kur Latvijā esot, nereti pieejami daudz Kremļa it kā aizslēgtie kanāli, apraidē aizslēgtie kanāli, bet tur joprojām pieejams viens vai otrs kanāls, un pat ja tas nav TV kanāls, tad, diemžēl, šiem Kremļa kontrolētiem TV kanāliem ir arī YouTube kanāli atsevišķiem šiem te personāžiem, kas arī joprojām ir pieejami, un YouTube ir gluži kā lielceļš šobrīd informācijas plūsmām starp Eiropu un Krieviju. Tā, ko darīt ar šādām platformām un kā saglabāt vārda un izteiksmes brīvību no vienas puses, tad, kad tiešām tā ir vārda un izteiksmes brīvība, un kā ierobežot kaitnieciskas dezinformācijas izplatību, kas nopietni apdraud sabiedrības drošību gadījumos, ko darīt, kad tā apdraud kaut kādu individu vai sabiedrības grupu personīgo drošību, ka tā apdraud nacionālo drošību. Vai nav nepieciešams kāds papildus regulējums, jo, diemžēl, arī digitālo pakalpojumu aktā, kā mēs redzam un esam pētījuši, ja ir lietas, sociāla mediju platforma, viņai ir šie iekšējās kārtības noteikumi, šie community guidelines, bet viņi var izvērtēt, ja kaut kāda lieta neatbilst šīm vadlīnijām, viņu to saturu var ierobežot, padarīt mazāk redzamu, ģeobloķēt konkrētā vietā, bet ja tas viņas ieskatā, platformas ieskatā atbilst viņas iekšējās kārtības noteikumiem un valstī X, piemēram, Latvijā, tas nav nelegāls saturs, tad digitālo pakalpojumu akts neko daudz, diemžēl, mums nedos. Un mums ir jautājums arī, ko darīt šādos gadījumos, kad platformas neuzskatīs, ka tā ir kaitnieciska informācija. Mums vietējā līmenī tas neskaitīsies nelegāls saturs atbilstoši pašreizējai likumdošanas bāzē. Bet tas joprojām spējas nodarīt kaitējumu, kā jau es pieminēju, vai veselībai, vai personīgai drošībai, iespējams nacionālajai drošībai. Tā ka tas ir izaicinājums jau tālāk domājot, ne tikai par digitālā pakalpojuma aktu ieviešanu, bet jau soli tālāk. Treškārt, kā nodrošināt tradicionālo mediju izdzīvošanu. Tas ir ļoti būtisks jautājums, ko arī nelīdz galam, diemžēl, risinās digitālo pakalpojumu akts, jo mēs redzam gan reklāmas ieņēmumi, gan lietošanas paradumi, gan tas, cik ļoti, kur cilvēki iegūst informāciju, kā tas mainās un cik ļoti strauji tas mainās. Un mums aug šobrīd paudzes, kas iegūst principā ziņas un izpratni par to, kas notiek pasaulē tikai no TikToka vai tikai no Instagrama. Diemžēl nav izstrādājušies refleksi salīdzināt to ar kaut vienu autoritāru žurnālista redzējumu viedokli vai kaut vienu tradicionālo mediju. Kā izskatīsies mediju vide Latvijā pēc 5, 6, 7 gadiem? Kā mediju vide izskatīsies 20, 30? Latvijā, ņemot vērā sociālo mediju, joprojām samērā brīvo darbošanos šo platformu lielo Eiropas tirgū, jo īpaši tādā mazā mēdiju un reklāmas tirgū kā Latvijā. Un visbeidzot, kā veicināt, ka mēs šeit daudz klātesošie visas valsts pārvaldes institūcijas, bet arī plašāka sabiedrība
cieši sadarbojamies, lai ierobežotu kaitniecisku saturu gan digitālajā vidē, gan arī klātienes reālajā vidē un nodrošināt, ka sociālās mediju platformas ir daudz pretimnākošākas un atbildīgākas. Regulējums un noteikumi ir svarīgi. Kā jau es minēju runas ievadā, prezentācijas ievadā, šobrīd ģeopolitiski notiek cīņa par to, vai noteikumi vispār starptautiskā sistēma, kas ir balstīta noteikumos kā tādos, un vai noteikumiem vispār ir loma un spēks, vai arī tas ir kaut kas, kurš valda tikai bagātie, militāri spēcīgākie, un mazām valstīm, maziem spēlētājiem, maziem tirgiem, atsevišķiem nav nekādas lomas un teikšanas. Un mums kā mazai valstī, protams, ir svarīgi šis Eiropas kopējais tirgošanās spēks, arī iepratim platformām un arī Eiropas normatīvais spēks. Tā ka es domāju, mums tas ir noteikti jāizmanto, bet mums nevajag arī pārvērtēt un domāt, ka digitālo pakalpojumu akts ir brīnumnūjiņa, kas atrisinās problēmas. Mums ir ļoti grūts un smags darbs visiem priekšā, gan pie viņa ieviešanas, gan arī domājot jau tālāk par caurumiem un nepilnībām, ko šis akts, diemžēl, nerisinās, bet problēmas saglabāsies, un tās problēmas ļoti. Viņas tuvojās. Tas vilciens, mēs esam uz tām sliedēm uzlikt, tas vilciens mums tuvojās straujā tempā, un jautājums ir, kā viņu novirzīt, vai uz citām sliedēm, vai apturēt, bet citādāk mums pārbrauks pāri. Tā ka izaicinājumi ir daudz, darbu ir daudz, panākumu mums arī līdz šim jau ir zināmi, un es domāju, ka mums noteikti būs vēl daudz panākumu, tā ka paldies jums, ka esat šeit. Es esmu gatavs, protams, arī vēl diskutēt, runāt, atbildēt uz jautājumiem, un noteikti sadarboties arī ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un arī citiem spēlētājiem pie tā, lai mums digitālā pakalpojuma akta ieviešana Latvijā būtu pēc iespējas raitāka, un lai mēs tiešām to mūsu info telpu aizsargātu, jo, katrs no mums ir Latvija, no katra no mūsu rīcības vai bez rīcības trūkuma ir atkarīgs, cik drošā info telpā mēs dzīvosim. Tā, paldies visiem! Paldies par prezentāciju, par runu un paldies par tiem izvirzītajiem jautājumiem, bet man personīgi pašai ir jautājums, mums varbūt arī kādi jautājumi ienāk slaido. Piemēram, runājot ar Ingu Spriņģi, kad runā par šo te, arī mums žurnālistiem bieži vien tie dziļviltojumi ir ļoti liels izaicinājums, un tas pirmais, ko parasti iesaka Inga Spriņģi, ir, kad arī mēs kā žurnālisti, protams, tas nenāk no letas, mēs uzreiz googlējam, skatāmies to pirmavotu. Varbūt, kas būtu tas jūsu ieteikums ikdienas tādā rīcībā tieši par to dezinformāciju, kas ir kaut kādi praktiski, varbūt, ieteikumi, ko var darīt un ieviest tik viens no mums? Tas noteikti atkarīgs ir no mērķa auditorijas. Tas, ko mēs šobrīd darām Melns uz baltu projekta ietvaros, mēs cenšamies cilvēkiem dot divas lietas. Viens ir zināšanas un prasmes, kā šādas lietas darīt, kā atpazīt dziļviltojumus, kā atpazīt dezinformāciju, kur ziņot par dezinformāciju, un otrs ir iesaistīt cilvēkus, saprast, dot šo izpratni, kas ir, kā jau es minēju, balstīta visaptvarošajā valsts aizsardzībā, ka katra no mums ir tiešām loma, un neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Un mums ir tāda refleks domāt, kāds cits mūsu vietā, kāds cits to izdarīs. Nē, no katra pasargās, jā. Šīs ir lietas, kas sākās no katra no mums paša. Jo īpaši, neviens jau no mums negrib būt apmuļķots vai apkrāpts. Īstenībā tāda krāpniecība jau ir tāda tradicionālā schēma. Tie dziļviltojumi bieži vien tiek izmantot tieši tā, lai panāktu kaut kādu spēcīgu emocionālu rīcību mūsos, kaut kādu ātru reakciju, bieži vien izmantojot arī laika spiedienu. Apmēram, tradicionālais apmēram es esmu izliekās par kaut kādu tuvinieku, zvans tur vai raksta vai kā, un man tur, es esmu nelaimē nonācis, man tur lūdzu pārskaitīt naudu, un to pašu mierīgi var izdarīt ar industriālos apmēros arī valstis. Es redzēju programmā, ka jums būs Elvis Strazdiņš noslēgumā. Elvis noteikti jums izstāstīs daudz atraktīvāk un interesantāk. Mēs ar Elvu arī esam par šo runājuši, un diemžēl laikā, kad ir tādi gan telefona zvani, gan arī vizuālais saturs, ko var viegli manipulēt, mums ir jāatgriežas pie pamatiem, pie saknēm. Un tāpat gluži kā kiberdrošībā, kur 95% gadījumu pie visa vainojuma ir cilvēku ievainojamība, ne jau tas, ka tev kaut kāds hakeris tur kaut ko tur baigi sahakojas, ja? Bet tas, ka tu esi bijis pietiekami neuzmanīgs, ka tu neesi mainījis paroles, ka tev tā parole ir bijusi pārāk vienkārši, ļoti līdzīgi ir ar dziļviltojumiem.
Mums ir jāievieš savā praksē visticamākais tas, ko sauc par 2-faktoru autentifikāciju. Banku sektorā to ļoti labi jau zinu, un paroles arī mēs sākam jau arī uz savos Gmail un citos kontos taisīt tā, ka viņi ir sajūgti kopā ar telefonu, nepietiek tikai ar parolīti, vajag vēl ievadīt kaut kādu tur ciparu kodu vai vēl kaut ko. Ļoti līdzīgi arī ar cilvēkiem. Tā kā mums ir noteikti, tā kā zvana no nepazīstama numura un izliekās pa tuvinieks, domājams, jāvienojas pirmkārt ar tuviniekiem iepriekš pa kaut kādām parolēm, atslēgas vārdiem, vēl kaut ko, lai tiešām pārliecinātos, ka tas ir cilvēks. Tas ir interesanti, jā, šo es nebiju iedomājusies. Tā ir viena lieta, jo es domāju, otra lieta, ko es esmu ļoti bieži izmantojis savukārt saziņā ar žurnālistiem, vai ne? Jā. Man bieži, arī zvanījuši, protams, man nav tā, ka pilns telefona numurs ar visiem Latvijas žurnālistiem, kaut arī, daļa ir, protams, bet tā, kas zvana pirmoreiz nepazīstams, es vienmēr prasu, lai atsūta man e-pastā, lai vispār pārbaudītu, vai šis cilvēks vispār strādā mēdījā, vai viņam tas domēns e-pastā, piemēram, ir no Latvijas televīzija, Latvijas radio, LSM. Precīzi, jo parasti, protams, domēni, e-pasti ir kaut kāda saistīta ar šo visu, un tad tas cilvēks arī, protams, pasaka vispār, kas viņš tāds ir, viņš tādās priekšāvārds, uzvārds, es esmu no tāda un tāda mēdīja, un man interesē tas un tas, nevis tur ātrumā apmēram, vai jums tur būs komentārs par to, ko tur Krievija tāda un šitāda, vai par jaunāko valdības lēmumu, vai par kaut kā trešo lietu. Tā, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs varam ieviest savā ikdienā pavisam vienkārši, un tas neprasa kaut kādas nenormāli milzīgas naudas, vai kaut kādas tur kursus iet, tur studēt kaut kur ļoti plaši. Tad vienkāršas lietas un triku piesardzības pasākumus, domāju, Elvis jums izstāstīs visiem daudz. Bet tas laika spiediens bija ļoti labs. Es esmu pamanījusi arī iepērkoties bieži vien, kad ir tās īpašās, ka teica, ka brīnumu nav tajā kampaņā, ka tas, es esmu pamanījusi arī, ka bieži vien kaut ko pērkot internetā, ko es diezgan daudz daru, saviem bērniem iepērkos, un tad vienmēr ir tas tikšķis un laiks, un tad tā kā neļauj it kā to lēmumu izsvērti tā kā pieņemt. Es domāju, ka līdzīgi ir ar kaut līdzīgi ar to, ko minējāt par informāciju. Mums ir vēl jautājumi ienākuši arī no auditorijas. Vai jūs strādājat ar skolām par šo? Droši vien domāts par izglītošanu. Jā. Manuprāt, tas ir nepareizs mīts, ka ar skolēniem vispār nevajag strādāt. Es esmu to mītu dzirdējis, ka jaunieši jau viņi jau tur glauda to telefonu te jau no mazotnes, vēl pirmsskolas vecumā jau sākuši, viņi jau tur visi ir digitāli pratīgi, viņi visus zina. Un ka īstenībā vajadzētu strādāt ar senioriem, tikai tur, 60, 64 plus auditorijām, jo tie jau neko nesaprot. Un tas, manuprāt, ir pilnīgi greizs un aplams mīts, jo vajag strādāt ar visām auditorijām un visās vecuma grupās. Un paskaidrošu, kāpēc. Jauniešu gadījumā, es jau pieminēju to ievadrunā, kur jaunieši ir veseli izauguši šobrīd paudzi un aug paudzi, kas, diemžēl, pirmkārt par politiku vispār neinteresējas, bet tad, kad kaut ko painteresējās un par notikumiem, es domāju, ar politiku ne tikai par to, ko tur Saeima vai valdība pielēmas, bet vispār, kas notiek Latvijā. Tādā plašākā izpratnē tur kultūra, mūzika, jebkas vispār, kas notiek Latvijā. Viņi daudz ko iegūst tiešām tā, Instagrams, TikToks, un nav izstrādājies refleks to salīdzināt, ieiet Latvijas radio, Latvijas televīzijā, tur Delfos vai kaut kādā citā mēdījā un salīdzināt vispārībā, vai tas vispār ir realitāte, vai tas ir kaut kāds tiešām, tā ir maldināšana vai krāpniecība, tas ir viens. Un tas mums ir jāizglīto cilvēkiem, un tas ir noteikti uzdevums ne tikai kādām ministrijām vai valsts institūcijām, bet tas ir mums visiem uzdevums, tostarp arī pašiem mēdījiem noteikti stāstīt un ieinteresēt, ja mēs skatāmies citu valstu pieredzi, kas ir tādi veiksmīgākie mēdīju pratības projekti. Bieži vien tas ir lielie mēdīju izdevumi tajās pašos Lielbritānijā, Īrijā, citviet, kas izglīto savas auditorijas, nākamās auditorijas par to, kāpēc, un tostarp ieinteresē vispār pirkt mēdīju saturu un maksāt par mēdīju saturu, un ieinteresē žurnālistiku profesijā. Tā ka mums visiem noteikti ir darbs gan valsts institūcijām, gan mēdījiem, gan citiem stāstīt par to, kāpēc žurnālistika ir svarīga un kāpēc visam nevar ticēt internetām, kāpēc ir vērts salīdzināt to, vai cita informācija ir kvalitīva žurnālistika. Senioru gadījumā, protams, ir runa, protams, par digitālajām prasmēm, bet arī, tas arī nav stereotipi, to nevajadzētu stereotipi izplatīt. Mēs redzam, aptaujas rāda, ka cilvēki arī tajā vecumā daudz mazāk
viņi daudz vairāk skatās savukārt Latvijas televīziju, seko Latvijas radio. Viņi nepakļaujās tik viegli kaut kādiem Kremļa dezinformācijas naratīviem. Daudz vairāk uzticās mēdījiem, uzticās valsts institūcijām un tādā ziņā, kaut kādā noturības ziņā, kaut kādā krīžu situācijā, varētu teikt, pat ir iespējams pat gatavāk par tiem jauniešiem. Mēdīju pratība tas ir muskulis, kas jātrenē regulāri. Tas līdzīgi kā sporta zāli. Nepietiek, ka tu aiziet tur jaunajā gadā apņemies, tur janvāri noēji un tad februārī no tā abonenta atsakies. Vai līdzīgi kā ar gripas vakcīnu, ja, ka tev tas nav kaut kas, ko tu vienreiz nopotē un tev uz visu mūžu, tad viņš ir sezonāli jāatjauno. Mēdīju pratība tas ir regulāri, tas ir darbības vārds īstenībā. Tas ir visos vecumos, skolas vecumā, izejot no skolas, tālāk mūža izglītība līdz pat. Bet citi ļoti labi redzēt tā redakcionālā kvalitāte, un, piemēram, tas, kas notika Nīderlandē vēlēšanās, jūs zināt, kas tiek ievēlēts, un tad es veidoju savulaik filmu par influenceriem, spētīju šo TikTok grupu, un ļoti aktīvi mēs kā žurnālisti vērojām, kādas ir tās reakcijas 2 gadu garumā, un man pirmā doma, redzot vēlēšanu rezultātus Holandē, bija, es gribēju redzēt to vēlētāju lielāko daļu, kas ir nobalsojuši par viņiem, un viņi precīzi atbilda šai TikTok, YouTube, Instagram influenceru grupai, un teiksim, apstiprināt tās manas aizdomas par to, ka šis saturs, kas ir politiski ļoti sensitīvs, viņi, protams, ka influenceri tajā brīdī, kad viņi iespējams arī ir palīgi kādam deputātam vai kam ir liels sekotāju skaits, un bieži vien šis sekotāju skaits ir tikpat liels kā, teiksim, panorāmas skatītāju skaits, paskatoties, teiksim, tos datus. Mans likās satraucoši, un es tā kā guvu apstiprinājumu tam, ka tas ir pirmie rezultāti tam, ko nozīmē tā interneta mēdīju, zinātnes pratība. Es domāju, es liek iekšā visas tās pratības, kas ir arī par vakcināciju un visu citu. Bet vēl viens jautājums no auditorijas. Kā valsts kancelē ziņo par pārkāpumiem YouTube platformā, ko dara, ja YouTube nereaģē? Specifisks jautājums. Tas ļoti specifisks jautājums. Te noteikti mans kolēģis Oskars, kurš varētu detaļās izstāstīt, kurš viņš ikdienā ir saziņā ar YouTube, bet mēs reģistrējam visus šos gadījumus. Mēs reģistrējam visus gadījumus, un gan ko mēs esam ziņojuši, kad ziņojuši, cik ilgā laikā YouTube nepieņem kaut kādu lēmumu, kur joprojām ir, tiek gaidīta atbilde, iespējams pat nedēļām un mēnešiem ilgi, vai arī kur pieņem lēmumu, ka viss kārtībā, ka tas nav pretēji viņu iekšējām šiem te community guidelines. Tā ka Bet kamēr, Rihard... Mēs šo informāciju katrā gadījumā, tas, ko es gribu teikt, ir, ka mēs šādu reģistru vedam, un tas reģistrs noteikti palīdzēs arī kopējā digitālā pakalpojuma akta ieviešanā, tālāk jau ziņojot Eiropas komisijai un Eiropas komisijai tirgojoties un vedot sarunas ar šīm platformām visu 27 valstu vārdā, un tas jau vairs nebūs tikai Rihards vai viena valsts kancelē vai viena Latvija, bet tas jau būs kolektīvais Eiropas Savienības jau šis te normatīvais spēks, kas runās ar Metu vai Google vai citām platformām. Es arī vakar skatījos Eiropas parlamenta kopsavilkumu preses, tur arī jau redzam, ka šie temati tiek ļoti aktīvi virzīti Eiropas parlamentā, bet kamēr jūs esat skatuvi, es piedāvāju arī apskatīties to, jums es mugurs tikai uzmīt nenokrītiet, ir mākonis ar tām problēmām, ko mēs visvairāk saskaramies internetā no klātsošo puses, redzam, personu dati, nepatiesa informācija, maldinoša reklāma, izpratnes trūkums, kas ir informācijas ticamība, kas iet roku rokā ar jūsu stāstīto. Paldies tiem, kuri pievienoja. Paldies vēlreiz par stāstījumu un atbildēm.